Kvalitatīva veterinārā aprūpe nevien palīdz rūpēties par mūsu mazajiem draugiem, bet apzināties, ka medicīnas iespējas ir stipri augušas. Aizkraukles pusē dzīvojošiem par gādīgiem daktariem aikāsāpe nav jāuztraucas. Pilsētā jau 4 gadus veterinārārsti Kintija un Dāvis Kleimaņi strādā, lai palīdzētu katram ģimenes mīlulim vai arī saimniecībā dzīvojošam četrkājainam draugam. Sapratām, ka nevaram stāvēt uz vietas, vajag ieguldīt kaut kādā savā attīstībā. Tad pēc gada mēs atklājām veterināro aptieku kopā. Veterinārajā aptiekā ne tikai maziem dzīvniekiem, tā kā mājas mīluļiem, piedāvājām dažādas preces, bet arī lauksaimniecības dzīvniekiem, zirgiem, govīm, cūkām, aitām, pēc kā arī bija diezgan liels pieprasījums. Rezultātā tā arī mums tā attīstība šeit notika. Šobrīd klīnika lepojas ar mūsdienīgu diagnosticējošo aparatūru, ar kuras palīdzību var noteikt pat slēptākās saslimšanas. Pieaicinam arī Rīgas kolēģus, teiksim, uz sarežģītām kaula operācijām. Tos mēs varam tādā veidā, kad mums ir rengens un iespēja, mēs varam to darīt arī šeit pat mazpilsētā un veiksmīgi arī to visu izdarīt. Sonogrāfija ir viena no pateicīgākajiem diagnostiskās izmeklēšanas veidiem, jo dzīvniekam tas ir nekaitīgi, nesāpīgi. Mēs varam izmeklēt grūsnības diagnostiku no 35. grūsnības dienas gan kucēm, gan kaķenēm. Diezgan pateicīgi varam izmeklēt nieres, urīnpūsli. Turklāt, ja dzīvnieku nepieciešams uz laiku atstāt klīnikā, viņa veselības stāvokli novēros diennakti, pateicoties video novērošanas kamerām. Vetmed Plus ir izveidojuši arī internetu veikalu. E-veikalā var iegādāties tikai praksē pārbaudītas preces un zīmolus. E-veikala lietotājiem ir pieejama bezmaksas veterinārārsta konsultācija, un Latvijā šāds ir vienīgais.